Kas ir Mintos? Īsi. Mintos investīcija platforma. Okay. Cik lietotāji? Šodien mums ir 600,000 lietotāji, 600,000 klienti visā Eiropā. Mums ir īstenībā lielākais tirgus ir Vācija, pēc tam Spānija diezgan liels tirgus, tad visāds Itālijas, Francijas un tie. Protams, arī Baltija. Baltijā mums kopā ir kādi 50,000 klienti pa visu Baltiju. Un kopumā, es teiktu, tas galvenais rādītājs, ko mēs skatāmies, ir, cik mums ir aktīvi pārvaldībā. Jā, bet cik nauda ir kopā sainvestēta. Cik tas ir? Šodien ir 750 miljoni eiro. Un cik jums ir gada komisiju ienākumi? Mums tiem 750 miljoni mēs aptuveni varam kādus 2% gadā nopelnīt ienākumos. Attiecīgi mūsu ienākumi ir 15 miljoni apmēram šodien. Gadā, ja? Jā. Un cik darbinieki? 180 darbinieki. Cik office? Mūsu galvenais birojs ir šeit, Rīgā, no kurās mēs arī esam tur cēlušies, un tad otrs birojs ir Berlīnē. Berlīnē mums ir vairāk tāds mārketinga, ja angļu valodā tur būtu go-to-market birojs, kur visi cilvēki, kas tieši strādā pie tā, lai dabūtu jauns klients, apkalpot esošos. Tas bija ļoti labs lēmums uztaisīt biroju Berlīnē. Kāpēc bija labs lēmums uztaisīt biroju Berlīnē? Tas kā Latvijā, Rīgā, protams, es teiktu, ka šodien ir kaut kāds tas talantu daudzums, bet tieši tas, ko mums vajag, kur jau tev jāsāk specializēties, ir pa īsu. Un tad Berlīnē ir viens ar viņu ir tuvu, un otrs tas ir noteikti tehnoloģija tāds centrs. Un trešais, tur ir arī visi finanšu tehnoloģiju uzņēmumi ļoti attīstīti. Līdz ar to mēs varam dabūt cilvēkus, kas jau ir strādājuši tajā jomā, viņiem ir pieredze, daudz dažādas valodas. Mums ir, teiksim, viņš ir maziņš birojs, kad 15 cilvēki. Mums tikai viens cilvēks ir no Vācijas. Vispārējie ir tā kā no visurienes citur, izņemot Vācijas. Kāda jums ir politika? Ir jānāk obligāts office, vai jums ir remote vai hybrid, vai kā jūs darat? Mēs esam testējuši dažādi. Es teiktu, ka no sākta gala, jau kad mēs sākām, mēs vienmēr teicām, ka man vispār liekas dīvaini teikt, ka tev ir jāstrādā no turienes, kur es saku, kur ir jāstrādā. Ir jāstrādā, vai mēs kā vadības komanda, ir jāstrādā no turienes, kur tā kā tev ir labāk un ērtāk. Tā kā mēs no pašā gala esam bijuši tā super fleksibli. Es teiktu, ar Covid tas aizgāja tajā, ka tur vispār neviens tur tā kā bija ļoti fleksibli, bet tagad mēs ieviesām apakaļ noteikti tādu hibrīdu. Ir 3 dienas obligāti birojā, ir konkrēts dienas, kurās mēs pasakām, ka ir jābūt pirmdien, otrdien, ceturtdien, un tad pārējās cilvēki var paši izvēlēties, kā viņi grib. Kāpēc pirmdien, otrdien, ceturtdien, nevis pirmdien, otrdien, trešdien? Mēs skatījāmies tā, ka pirmdien, otrdien ir vairāk, kā viss tas darbs uz vietas ir vairāk fokusēts uz to, lai cilvēki sastrādājās, tikšanās, tur saliek, mēs pastāst uz nedēļu, uz priekšu, nedēļas apakaļ, tad pirmdien, otrdien ir vairāk, un tad ceturtdien ir vēl viena.